Ventspils pie jūras brīvdabas muzejs kā ik gadu aicināja visus pavasara svētku cienītājus uz muzikāli bagātām lieldienām latviskās tradīcijās. Šajā laikā, kad mūsu dzīvēs strauji ienāk dažādas modernas lietas, ir svarīgi nodrošināt un uzturēt latvisko garu un neaizmirst senču tradīcijas. Mēs ir tie, kas uztur šito te lustu, un mēs paši dulu, un tie nākošā paudze arī viņi skatās, ka man nemaz daudz netrūks, vairāk no 100, ka es tā vēl lecu un ārdos, tad viņi arī, jā. Pie tradīcijām Klēveras kundze turas jau kopš bērnu dienām. Mums bija viss, mēs tā bija atbraukuši uz Līpciem, un tad mēs gāja meklēt tās olas, paslēpt un krāsoja. Tā jau ir tās sīpolmīzes, tās jau vienmēr bijis, un tad tās paslēp un gāja meklēt. Kungs, mēs ar brāleni, abi dzīvoja Līpciem. Un tā jau tur tās lībiešu, jā, tās lībiešu tradīcijas tās jau tur bija. Lai gan katru gadu var atrast dažādus veidus olu krāsošanā, muzejā pieturas pie pārbaudītām un senām tradīcijām. Sakiet, lūdzu, kāds tad ir šogad modes tendences olu krāsošanā? Ar sīpolu mizām, sarkanējiem kāpostiem, karkadē, teju. Tādas dabīgās lietas. Dabīgās lietas, jā. Pasākumu muzejā apmeklēja 4230 ventspilnieki un pilsētas viesi. Tradicionāli katru gadu ir lieldienas, kas notiek pie jūras brīvdabas muzejā. Es domāju, ka viens no tādiem punktiem, kāpēc cilvēki nāk uz šeit, tāpēc, ka šeit ir tā autentiskā etnogrāfiskā vide, un mēs svinam tās tautiskās tradīcijas vairāk. Jā. Līdz ar to cilvēkiem garajās brīvdienās ir tā viena diena, un ja laiks ir labs kā tagad, šodien, viņi grib iziet ārā svaigā, tā teikt, brīvā dabā un apmeklēt muzeju un apskatīties un iziet cauri visām tām tradīcijām, ko mēs šeit piedāvājam. Apmeklētājus priecēja svētku tirdziņš, kurā amatnieki un mājražotāji piedāvāja dažādus gardumus un darinājumus. Tāpat apmeklētāji varēja nokrāsot olas, tās ripināt, izjāt ar zirgiem un doties nesteidzīgā izbraucienā ar mazbānīti. Šogad pasākuma galvenā skatuve novietota citā vietā, tā radot ērtāku pārvietošanos apmeklētājiem. Gribam saprast, varbūt, kā ir labāk, jo Masļinis mums pierādīja to, ka skatuve atrodoties citur un izkārtojot tirgotājs, cilvēkiem ir ergonomiskāk tāds apaļveida kustība, kur viņi iziet cauri visam, viņi redz visu to pasākumu. Redzēsim, kā tas strādās šodien, varbūt tālāk mēs turpināsim, kā iepriekš bija, vai arī tā, kā ir šodien. Muzejs jau laikus ir sācis gatavoties jaunajai vasaras sezonai. No 1. aprīļa esam atvēruši vaļā 10. laipā ugunskoriģēšanas torni. Maijā mēs sāksim savu vasaras sezonu, līdz ar to arī mazbānītes sāks kursēt. Jā, un ikgadējie tradicionālie svētki, kas mums ir varbūt šogad kopā ar kultūras centru, mēs organizēsim tādu lielāku ielīgošanas pasākumu, kas jau gadiem ejot ir iegūst popularitāti un cilvēki aizvien vairāk un vairāk uz šejien nāk. Ja, tā būtu tāda jauns pasākums, jauna tradīcija, ko mēs esam šeit muzejā ieviesuši.